Kā aizņemta mamma, kas arī dažkārt fokusējās uz vairākām lietām vienlaicīgi, esmu izveidojusi lekciju prāta restarts. Mani sauc Baiva, un es priecājos, ka tu esi šeit. Ja tu vari iztēloties, ka dienas beigās tu atnāc mājās, tu saproti, ka esi veikusi svarīgus soļus savā darbā un karjerā, un tev vēl pietiek laika un enerģijas, lai pavadītu sirsnīgas sarunas ar savu ģimeni, varbūt gardas vakariņas vai apmainītos mīlošiem skatieniem ar saviem bērniem, veicot šīs prāta prakses tavam mieram un enerģijai, lai tu spētu būt klātesoša. Gan ar ģimeni, gan ar bērniem, gan arī darbā. Un tas tev paprasīs tikai sākot no 5 minūtēm dienā. Tas nav daudz, un tas ir iespējams jebkuram. Paskatīsimies ciešāk, kā tu vari veikt šo transformāciju no stresa uz mieru un skaidrību. Pirmkārt, parunāsim par prāta kļūdām. Mēs visi zinām, cik daudz enerģijas mūsu prāts patērē, nogurdinot mūs ar nebeidzamiem jautājumiem, ar ko nespējam tikt galā. Kā aizņemta mamma, kas cenšas fokusēties uz vairākām lietām vienlaicīgi, es zinu, ko nozīmē sajūta, kad esam ar bērniem, mūsu domas ir par darbu, un kad esam darbā, jūtamies vainīgas un domājam, kā iet mūsu bērniem. Tādēļ es esmu izveidojis lekciju, kas ļaus tev apzināties 5 nevajadzīgās prāta kļūdas, kas rada tev lieku stresu, kas paņem tev dārgo laiku un neļauj tev būt klātesošai. Un tajā tu varēsi iegūt skaidru 3 soļu stratēģiju, kā tikt no šīm kļūdām vaļā, ļaujot tev iegūt skaidrību un mieru. Patiesībā viena no manām klientēm, Baiba, šo stratēģiju ir izmantojusi un sapratusi, ka tad, kad viņa atbrīvojās no prāta kļūdām, parādījās entuziasms un dzīves prieks. Bija sajūta, ka esmu tā kā būrītī iesprostota. Man tā kā trūka gaisa. Tas bija burtiski, man šķiet, 7 minūšu hipnāze. Es izstrādāju plāniņu līdz vasarai, kuras arī beigās īstenoju. Brīdī, kad es pieņēmu to otru savu pusi, kurus tā kā bija noliegusi, ka tā ir tā tumša, ka tā nav tā kā Baiba, tas ir jāizslēdz. Sāka notikt brīnumi. Man pēkšņi nedēļas laikā nopirka 4 gleznas, un notika arī daudz kas cits, un tad es sapratu, jā, ka es pati vien to biju nobloķējusi. Tagad dosimies uz kopīgajām ikvakara prāta praksēm. Un kā tu varēsi izmantot prāta detoksā šīs 15 minūšu prakses 2 nedēļu garumā. Šīs prakses ir ieplānotas jau iepriekš priekš tevis, kas ļaus caur Zoom katru vakaru 8:00 veikt ar mani kopā vienu meditāciju, pašhipnozi, elpošanas vai vizualizācijas praksi, lai iegūtu mieru un enerģiju un spēju baudīt mirkli. Tas ir pētījumos balstīts prakses, kas radīts īpaši prāta detoksam, stresa situācijās un pierādīts, ka tās darbojas lieliski. Patiesībā, izmantojot šīs prāta prakses, mana kliente Zane pat spēja ar mieru un pārliecību aiziet no darba un uzsākt veiksmīgu biznesu, tajā pašā laikā audzinot 2 meitiņas un esot klāt viņu svarīgajos dzīves brīžos un ikdienā. Es tādā gana lielā autopilotā dzīvoju, gan domu, gan reakciju, gan emociju, gan darbību. Man liekas, tā kā lielākā daļa, kad mēs vienkārši dzīvojam nost un pat neaizdomājamies par lietām. Man katra sesija bija brīži, jo tad, kad tu tajā brīdī saproti, tas ir, tu atceries, man jau pirmajā sesijā vienkārši man šķīda asaras, jo tā sajūta viņa ar ko neaprakstāma, ka tu tiec pie tās atbildes, ko tu pirms tam varbūt, mēnešiem un gadiem esi pa prātu kūlis un mēģinājis saprast. Darbiņš ar tādiem dziļākiem prāta slāņiem ir tas, kas var nest tās īstās atbildes, nevis tas, ko mēs tā kā ar prātu mēģinam citreiz izspriedelēt un izdomāt, bet netiekam pie tās pašas būtības vai pie tā paša kodola. Šeit ir vēl daudz kas cits, no 8 audio ierakstiem tavam mieram, enerģijai un skaidrībai, līdz praktiskam ceļvedim no pārslogotības uz skaidrību, un arī WhatsApp grupa tavam atbalstam un iedvesmai. Ja tu domā, vai man sanāk šīs prāta prakses, iespējams, tu neesi meditējusi iepriekš vai uzskati, ka neproti to darīt, tad zini, ka šīs prakses ir domātas jebkuram, tās var izpildīt jebkurš, tās ir vienkāršas, un es visu izskaidrošu solīt pa solītim, kā tās ir jādara. Es esmu izveidojis šo prāta detoksu, lai tas aizņemtu minimāli tavu laiku, kaut tikai 5 minūtes dienā tu vari veltīt tam, jo viss tiks ierakstīts, viss tev būs pieejams sev vērtā laikā. Bet tie nav tikai mani vārdi, kas to apliecina. Paskaties, kas citiem ir sakāms par tehnikām, ko izmantoju un pašu procesu. Tāpēc, ja tu esi mamma, kas ir
pārslogota, kas ir laika trūkumā, kas ir prāta haosā un stresā, tad es ar lielāko prieku aicinu tevi uz prāta detoksu. Spiedz pogas lejā un piesakies uz šo prāta detoksu, jo tagad, līdz 5. septembrim, tas ir pieejams par zemāku cenu. Jau nevar sagaidīt, kad es tikšos ar tevi iekšā tajā. Tiekamies! Čau, čau!